Labrīt! Tā, šodien tā neparastāk, 3. decembris, tāpēc, ka decembra sākums, un vēl runājam par decembri. Nezinu, kā jums. Man grūti pateikt, jo ir pagājuši tikai 2 šodien 3. diena decembrim, bet man liekas, kad, vismaz man gribas teikt, kad ir ieslēdzies mazliet tāds grūtāks brīdis vai grūtāks laiks, bet varbūt tā ir tikai šķietamība, kas, protams, es ceru, ka tā ir, jo kopumā, ja jūs atceraties, tad es jau pašā sākumā, kad mēs runājam par 2016. gadu, tad kopā saskaitot, tas ir 9, un es vēlāk arī runāšu, beidzas 9 gadu cikls. Līdz ar to viena no niansēm ir tā, ka šajā ir nobeigums, teiksim, karmas atstrādē vai seku atstrādē visam 9 gadu ciklam. Tad, ja kaut kādas mācības vai ja kaut kas nebija apgūt šajos 9 gados, tad vēl pēdējā mēnesī mēģina, cik nu vien vēl var iedot. Tāpat 2. decembris ir šī gada nobeigums. Līdz ar to tātad 9 gadi. Līdz ar to, kas pa šo gadu vēl ir palicis, arī to vēl iedod decembrī atstrādāt. Lūk, un 3. Ja jūs atceraties, ka pašā sākumā gada es zīmēju tātad visu gadu, un mums tur bija, ka gada sākumā tur mazgā zemapziņu, tad viņi veļmašīnā tur izgriež, tad žāvē, un tur viss tas pa visiem mēnešiem. Un tagad jau tiek pievērst uzmanību pēdējiem 3 mēnešiem, tātad septembris, oktobris, novembris. Un cik labi vai slikti šajos 3 mēnešos ir cilvēks strādājis, cik apzināti, tad tik decembrī vēl ir, un ja viņš te nav strādājis, tad atkal decembrī iedod to, kas nav strādāts pa septembri, oktobri, novembri. Un tātad 4. kārta, tātad 1. kārta, 2. kārta, 3. kārta, 4. kārta. Es teicu jau gada sākumā, ka bija teikts, ka 2017. gadā cilvēce ieies ar pilnīgi jaunu apziņu, vai savādāku apziņu, vai nākamā līmeņa apziņu, ka būs tāds pietiekoši liels lēciens, ka jaunajā gadā mēs ieiesim pilnīgi citādi vai savādāki. Un savukārt par to es arī runāšu, tāds liels pagrieziena punkts ir tā kā atzīmēts 26. decembrī, ko var uzskatīt par kaut kāda veida pāreju vai pagriezienu punktu vai kā savādāk, tātad tas 4. kārta. Un līdz ar to jūs saprotat, ka līdz tam decembrī šie 4 kārtīgi atstrādāt un vēlreiz atstrādāt, kas ir palicis. Vēl gribu piebilst, ka arī šīs tekošās, šodien 4. diena, 13 dienas pēc māja kalendāra, arī ir tādas, varētu teikt, ātrdarbīgas, jeb darbības vai rīcība notiek pietiekoši ātri. Tas nozīmē, ka decembra sākums, tāda 1. dekāde, tiešām, ka varētu būt daudz notikumi, daudz procesi, kuros liek, ka skrien, vēl ir laiks decembrī, daskriet, vēl var, ja? Cik iespējams. Tā, tad iziesim cauri decembrim pa dažāda veida līmeņiem, tātad sākšu ar enerģētiskais. Tātad par
enerģētiku, ja es pieminēju novembrī, kad lielā centrālā saule, mūsu saule, zemes sistēma bija diezgan lielā balansā, tad decembris iezīmējas ar enerģētisko disbalansu un paaugstinātu spriedzi. Disbalans. Spriedze. Jo pati planēta Zeme šobrīd izstrādā novecojošās programmas ar to attīstības pieredzi, kāda viņai bija pagātnē. Un arī mūsu saule pārstrādā uzkrāto informāciju. Savukārt lielā centrālā saule jau sāk pastiprināt savu darbību, lai ielādētu datorā, vai lai jau Zemē nodotu nākamā etapa programmas. Un viss tā, tad nākamais etaps ir dažādos līmeņos, un tur arī ir pietiekoši daudz ko dot. Un ap decembra vidu varētu iezīmēties, teiksim, decembra vidus, varētu iezīmēties tādas kā enerģētiskās šķēres, kur tātad tas vecais saskarās ar to, krustojās ar to jauno, vecā izstrāde un jaunās programmas ielāde. Tātad savukārt viss decembris kopā, vairāk jau priekš cilvēkiem, ir tāds iezīmējas ar neviennozīmību un tādu divdabību. Neviennozīmīgs, divdabīgs. Cilvēkam būs vajadzīga pietiekoši labi attīstīta intuīcija, augstākā intuīcija, lai noteiktu notiekošo procesu vai notiekošo notikumu slēpto jēgu un varētu atbilstošus lēmumus pieņemt. Tātad vismaz var izteikt nodomu, ka jā, es vēlos šo neredzamo, ja pagaidām noslēpto jēgu es vēlos uztvert un saskatīt, un manus lēmumus es gribu izdarīt atbilstošus. Tātad jēga, saskatīt jēgu un pieņemt atbilstošus lēmumus. Un vēl tātad arī individuāli cilvēkam katru gadu, tātad, ja jūs zināt par 23. datumu karmas dispensācijām, tad uz katru gadu iedod, teiksim, cilvēkam kādus, paša cilvēka augstākais es, iedod kādas norādes programmas uz gadu, un savukārt decembris tas brīdis, kad tiek izskatīts, kas tad ir izstrādāts 2016. gadā un kādas programmas var atbilstoši ielādēt uz 2017. gadu un kas tur vēl jāpieliek no neizstrādātā un updates par 17. gada programmām cilvēkiem iet. Ja? Savukārt pašas augstākās galaktiskās un zvaigžņu programmas uz cilvēces apziņu decembrī iedarbosies arī, un tās savukārt radīs tādu daudzvektoru reakciju. Cilvēki ļoti daudzveidīgi un uz, teiksim, dažādām pusēm, zīmēšu būtiņas uz visādām pusēm, reaģēs. Reakcijas cilvēku. Tas būs pietiekoši tādas daudzveidīgas un dažādas. Savukārt ļoti, atkal jāsaka, jāceļ reiz sevi un jātur acis vaļā, jo
katrai cilvēku grupai ar viņas apziņu, viena cilvēku grupa var būt, teiksim, tāda apziņas līmenī, cita varbūt zemākā, ja, tāda dažādas cilvēku grupas, tad šīm grupām var notikt ļoti dažādi atšķirīgi notikumi. Varbūt tā grupa cilvēku, kurā ietilpst jūsu vecmāmiņa, tur baimanā par kaut ko, un viņai kaut kā, viņa ir ierauta vienos procesos, viņai notiek vieni notikumi. Savukārt, varbūt jūs, kurš esat citā grupā, jums notiek pilnīgi citi notikumi. Jūs ar tiem notikumiem vispār neesat saistīts, un tie procesi, kas ir jums, ir pilnīgi atšķirīgi un dažādi. Tātad varbūt tā es teikšu atšķirīgas grupas, atšķirīgi notikumi, procesi, kuros ir cilvēki ar atšķirīgiem apziņas līmeņiem. Vēl, protams, decembrī ir jāsaprot, ka saduroties ar jauno, tātad vecās programmas tiek apstrādātas, izstrādātas, jaunās decembrī tiek ielādētas. Tajā brīdī, protams, kad veciem ar jauno ir sadursme. Un šī sadursme arī starp cilvēkiem izpaudīsies kā dažādu domu sadursmī, tur dažādi interešu sadursme, viedokļu sadursme. Līdz ar to vairāk būs konflikti, jeb, teiksim, fons būs konfliktējošs decembrī. Fons konfliktējošs. Tad apkārtējā situācija vai apkārtējā vide, viņa būs ar pastiprinātu konfliktu izraisīšanas vai konfliktu bīstamību. Teiksim tā. Savukārt, ja rodas arī jums kaut kur, arī jūs ar dažādiem cilvēkiem tiksieties un būsiet saskarē, tad, kad ir šis konflikts, tad cik iespējams var, paliekiet apzināti, Nav vajadzības ieiet tur emocijās un aiztaisīt apziņu ciet tā, ka nevar saprast vispār, kas notiek, bet nē, vērojiet. Ja iet emocijās, arī vērojiet sevi. Jā, es tagad dusmojos, jā, es tagad kliedzu, jā, es tagad to daru, jā, es tagad to daru, bet paliekiet pietiekoši apzināti. Un šo situāciju konflikta situāciju var ļoti transformēt ar vai nu ļoti radošu tādu pieeju, ja, teiksim, nestandarta pieeju un lēmumiem. Apzināti un nestandarta, ja, kas nav tā kā ir bijis līdz šim, kas ir savādāk, ja, vai izmantojiet savu radošumu, vai vienkārši tas, kas nav standarta, tādus lēmumus arī pieņemiet, vai tādu pieeju tai konflikta situācijai. Ar tādu pieeju tai konflikta situācijai, uz to konflikta situāciju attiecieties. Un, protams, kad šo situāciju visu decembrī ļoti ietekmē to cilvēku vēlmi un gribu, kas ir orientēti uz jaunajām enerģijām, kas veco transformē, kas domā par to, kāda būs jaunā zeme. Tad savu gribu var izteikt arī vārdos pietiekoši daudz, kad jā, lai jaunās enerģijas iezemējas gan pašā cilvēkā, gan zemē. Tādos brīžos ir sevišķi, tad, kad ir tā konflikta situācija. Tad par vēl cilvēkiem decembrī arī, protams, notiek nākamais etaps iegrimšanai zemapziņā un decembrī. Un savukārt decembrī tas var izsaukt dažādas psihosomatiskas saslimšanas. Tieši decembrī vēlos pievērst uzmanību tātad gremošanas sistēmai un kaulu muskuļu locītavu. Kauli locītavs, tas tā kā varētu būt pietiekoši dziļa karma, ja?
Savukārt gramošanas trakts ar to, ko mēs sagramojam, spējam vai nespējam sagramot, protams, zarnas ar atlaišanu, ko mēs spējam un nespējam atlaist. No stihijām, tātad, zemapziņa tīrās ar psihosomantiku, divas sistēmas bija kauli un gramošana. Arī zeme turpina tīrīties ar stihijām ūdens un gaiss. Tās, kad decembrī var aktivizēties. Gaiss kā vējš, ūdens dažādos veidos, bet kopumā klimata anomālijas izlīdzinās tādā ziņā, ka viņas vairs nebūs tik krasas, kā piemēram no rīta +20 un vakarā -20. Ja? Viņas nebūs tādas ļoti pēkšņas. Toties viņas būs izteiktākas, tādas, kas iespiedīsies atmiņā. Piemēram, varbūt ziemas vidū ilgstošas dienas būs +grādi, ja? Ka tā nekad nav bijis. Ja? Viņas būs tādas, jā, mēs atceramies, paskat, tā nekad nav bijis. Tagad šo ziemu, tad ir ilgi tik un tik grādi. Tātad decembrī dar atcerēties, ka decembris ir pretrunīgs un divdabīgs mēnesis. Pretrunīgs, divdabīgs. Nevēlies tā kā arī turiet, vai tur? Tāda otrkārt negaidītas situācijas prasīs nestandarta risinājumus. Nestandarta risinājumi. Un jo vairāk cilvēks ir brīvs, jo vairāk viņš ir palaidis vaļā veco bagāžu, pārstrādājis veco pieredzi, ticis vaļā no piesaistēm un atkarībām. Ja. Jo vairāk viņš ir brīvs, jo vairāk viņš spēj šos nestandarta risinājumus pieņemt un lemt un darīt. Tāda treškārt apdomāt un pārdomāt vēlreiz savas pieejas kādiem jautājumiem, savas domas, savas emocijas, savas rīcības, pārbaudīt, vai tās ir adekvātas situācijai. Reāli pārbaudīt, vai es atbilstoši uzvedos, reaģēju, domāju, atbilstoši situācijai. Tātad, vai tās ir adekvātas? Pārbaudīt sev. Tā varētu būt nosaukt to par elastību, jo vajadzētu iztikt bez ieciklēšanās uz jau kādreiz pieņemtiem pareiziem lēmumiem. Vajadzētu pieiet, atkal tāda paša situācija ir pieņemts jau agrāk pareizs lēmums, un tagad uz to pareizo lēmumu, kas agrāk ir pieņemts, balstīšos. Bet vajadzētu pieiet situācijai katru reizi no jauna, ar tā kā plaši atvērtām acīm, tā kā no nulpunkta, tā kā pie baltas lapas. Ja, nepieķerties varbūt uz jau pieņemtiem lēmumiem. Es rakstīšu to vārdu bez ieciklēšanās. Bez ieciklēšanās. Uz iepriekšējo. Tātad, un jā, piektais ir piekopt domāšanas elastību.
Kā jau es minēju, vēlme saprast to patieso jēgu un atrast, teiksim, neitrālu risinājumu un pacelties virs tās konflikta situācijas, kāda viņa ir. Kopumā tātad decembrī iznāk tā iet pa konfliktēšanu naža asmeni prasmīgā veidā. Ja tātad visi šie punkti jums katram palīdzēs prasmīgi iet pa naža asmeni. Varbūt var iedomāties tā, kad visur ir konflikti apkārt, mums tāda maža šaura taciņa, kā naža asmens, pa kuru jūs vienkārši šos punktus ievērojat noiet, lai izietu cauri šīm konflikta situācijām un lai viņas transformētu, lai veiksmīgi pabeigtu, teiksim, un atlaistu viņas decembrī. Un savukārt augstākais zodiaks ir vairākas zodiaka sistēmas, bet tā kā pats augstākais zodiaka sistēma virza mūs uz harmoniju un ar domu, kad risināt šos te konfliktus, ir problēmas visu augstākajam labumam. Nevis tikai savam īslaicīgajam personīgajam labumam, bet ar domu, ka tas ir viss un katra augstākajam labumam saskaņā ar kosmosa kārtību. Tas tā kā konkrēti par enerģētisko pusi decembrī. Tālāk. Par dziļāko informatīvo slāni runājot. Decembris sauc par dziļas piedošanas un atpūtas mēnesi. Tā. Dziļa piedošana. Atpūta, ka vajadzētu katram ievērot tādu miers, sevišķi iekšējais, miers sevi un par sevi parūpēties un atjaunot spēkus, jo, protams, priekšā stāv nākamais cikls, par dažādiem līmeņiem un dažādos veidos. Tātad miers, piedošana. Tātad uzsvars ir uz atlaišanu, trešais atlaist. Un atlaist, sāksim ar to, ka atlaist to, ko kādreiz esat pazaudējuši. Ne tikai materiālā ziņā, bet arī varbūt intelektuālā, varbūt spēju ziņā, varbūt cilvēku ziņā, varbūt attiecību ziņā. Atlaist to, par ko esat cīnījušies kādreiz. Atlaist to, kā kādreiz esat uzvarējuši un to, ko esat vinnējuši. Atlaist arī bēdas par zaudējumu un pašu zaudējumu. Atlaist uzvaru un baudu par to uzvaru gūto.
jo šobrīd ir atnācis laiks atlaist spēli, jeb atteikties no spēles. Atlaist pašu spēli, kurā ir vai nu uzvara, vai nu zaudējums. Šo veco, jeb teiksim tā, dualitātes spēli, jeb pašu dualitāti, jo dualitāte ir vai nu uzvara, vai nu zaudējums. Tur nav, ka mēs visi kopā uzvaram, vai ka ir kaut kāds augstāks labums visam, viens zaudē, viens uzvar, vai arī šeit var saskatīt to pašu upuru varmāka principu, jā, viens ir upurs un viens ir varmāks. Viens zaudē un viens uzvar. Tātad vispār pašu šo principu atlaist, ja? Atlaist šo spēli, atlaist šo dualitāti. Atlaist, protams, to visu, ko es iepriekš uzskaitīju, tās visas piesaistas, un ja kāda no tām nav atlaista, protams, ka pašu spēli arī grūti atlaist. Vajag atlaist visas šīs spēles sastāvdaļas. Visus savus panākumus, nezinu, pirmās vietas vai uzvaras pār kaut ko. Tas ir tāds svarīgs moments. Tātad pirmkārt kultivēt sevi klusumu. Un atkal jau pirmām kārtām iekšējo, bet arī ārējo. Ārējo klusumu mēs saprotam izslēgt radio, izslēgt televizoru, būt maksimāli klusā telpā, būt tā kā ar sevi, jo ļoti daudz cilvēki, viņiem ir grūti, vajadzīgs fona trūksnis kaut kāds, viņi paši ar sevi vienatnē, teiksim tā, nevar būt kopā paši ar sevi. Savukārt, iekšējais klusums vairāk balstās uz to, kad apklusināt savu prātu, var vienkārši skatīties pa lūgu ārā vai pēkšņi vērot sienu, vienkārši tāpat vērot un neko nedomāt. Un arī tā būs sava veida meditācija, kas jums palīdzēs uzturēt to iekšējo klusumu. To decembrī darīt tā ir ļoti vēlams, teiksim tā. Tāda ir ļoti laba lieta, kā palīdzēt sev atrast vai būt savā iekšējā klusumā. Tieši decembrī ļoti iesaku pierakstīšanu, jeb vienkārši rakstīšanu. Principā pārsvarā tā ir savu domu un emociju pierakstīšana, jo tādā veidā var attīrīt prātu un var tās domas atlaist. Tieši decembris ir izceļs ar to, ka šī pierakstīšana un rakstīšana ir ļoti noderīga nodarbe. Tā vietā, lai noskatītos kārtējo seriālu vai noklausītos kaut ko no malas, paņemiet papīra lapu, vienkārši rakstiet pilnīgi nav ko, vai vārdus vai teikums, nav svarīgi, vai tas ir sakarīgi vai nesakarīgi. Varbūt jums prātā iet domas un jūs paspējat pierakstīt tikai katru 5. vārdu. Tas nekas, bet pierakstiet un tas attīrīsies. Es ilgam tur pirmajā vietā pierakstīju atpūtu, bet izdaliet speciāli sev laiku atpūtē. Parasti mēs plānojam dienu, sarakstam visādus darbus un visādas tikšanās, bet ieplānojiet arī kā vienu no punktiem atpūtā. Tad un tad ir tā stunda vai pusstunda vai 10 minūtes vai 3 stundas, kad es atpūšos. Ir tāda maza nianse, kā var būt sajūta, kad citi cilvēki plāno kaut kādas destruktīvas gājienus vai kaut kādas manipulācijas, bet šobrīd nākošās enerģijas to realizēšanu nav atbalsta tādām lietām, līdz ar to tā var būt tāda pārējoša sajūta.
Vēlreiz un vēlreiz tiek uzsvērts miers un klusums, un tajā ir iespēja decembrī izdziedināt domstarpības vai mīksti un maigi atjaunot attiecības ar cilvēkiem. Un decembrī būtu vēlams, sevi un arī apkārt uzturēt pietiekoši atslābinātu un atvērtu telpu, kur katrs var atpūsties un atvilkt telpu nākamajam ciklam. Līdz ar to arī tu pats vari atpūsties un ievilkt telpu nākamajam ciklam. Un tad, kā viens vēl no lieliem uzsvēriem tiek minēts, praktizēt un pieņemt pilnu atbildību par sevi. Tātad uzņemties pilnu atbildību par sevi. 100% par sevi. Tātad, piemēram, apzināti un stingri pats pieņemt savu izvēli, pieņemt. Un pateikt, jā, tas ir tas, kā es izvēlējos, tas ir tas, kā es domāju, tas ir tas, kā es izdarīju, tas ir tas, ko es uzzināju, jā, tādu pieredzi es guvu, jā, tas ir ceļš, kādā es mainos. Jo tajā brīdī, kad cilvēks to visu atzīst un pieņem, viņš pieņem pats savas domas, pats savu rīcību, pats savus vārdus, pats to, ko viņš dara, viņš pieņem sevi un līdz ar to, cilvēks kļūst tāds visu varošs, kad viņš ir pieņēmis savas kļūdas un nepilnības, un viņam par tām vairs nav kauns. Es teikšu kļūdas. Nepilnības. Viņš kaut ko darot, 3 reizes kļūdās. Tad viņš atzīst, jā, tas ir ceļš, kādā veidā es to mācos. Tad, kad cilvēks ir izbeidzis kaunīties, pirmkārt viņam vairs nav kauns, tā ir tiešā čakartīra, un viņš ir pieņem to, ka viņam ir tādas un tādas nepilnības, lai viņš mācītos un apgūtu to un to. Viņš dara tādas un tādas kļūdas, jo tas ir viņa ceļš, kā viņš apgūst to un to un to. Tad neviens vairs tās viņa vājības nevar izmantot pret viņu. Ja? Un šie trūkumi un cilvēku vājības, caur tiem viņu vairs nevar ievainot. Trūkumi, vājības. Tie vairs nav instrumenti citu cilvēku rokās, ar kuriem jūs ievainot. Uzrakstījumā ievainošanas. Un principā, jūs esat atņēmuši citiem tādus instrumentus, jā, ar ko jūs var ievainot. Jā, kad saka, jā, tu jau tāda pļāpīga, un tad cilvēks apvainojas. Vai, tu jau tāds neizdarīgs, un atkal cilvēks tur, ārprēc es tāda pļāpīga, ārprēc es tāds neizdarīgs. Nē, pieņemiet to. Jā, es esmu neizdarīgs, jā, es esmu pļāpīga. Viss, un tas ar to vairs jūs nevarēs ievainot citi. Tas ir diezgan tāds, tāds pamatīgs darbs, protams, pieņem savus trūkumus, jeb varēja teikt pieņemt savas ēnas puses, jā, vai atzīt, bet tas ir to vērts. Un vēlreiz uzsvert, ka šajā iekšējā klusumā uzņemties 100% atbildību par sevi, sevi pieņemt un sev piedot. Sevi pieņemt, sev piedot.
Tad no nākamā skatu punkta decembris iezīmējas, varētu teikt, turpat gan atbildība par sevi, ko mēs tikko runājam, gan paša atbildība par savu dzīvi. Mazliet varbūt cits aspekts, bet arī atbildība par savu dzīvi. Ka neviens cits viņu neveido, neietekmē, citiem nav iespējams viņu neveidot, neietekmēt. Cilvēks pats veici savas izvēles, piemēram, veikt izvēli, kur skatīties, kur fokusēt savu uzmanību. Var fokusēt savu uzmanību uz svešām krīzēm, tur redz, kur kaimiņos notika tas, un citā valstī notika tas, un kaut kur vēl, nezinu, uz Marsa notika vēl tas un tas, bet var koncentrēt savu uzmanību uz sevi. Un domāt par sevi un veidot savu dzīvi. Decembrī, vai varētu teikt tā, iepriekšējos 3 mēnešos, septembris, oktobris, novembris un šajā gadā likās, ka kādā brīdī jau viss sabruks. Tad, kad apkārt bija tie tornado vai tie vēji, vai varbūt tagad liksies, kad tie konflikta situācijas ir tādas visapkārt. Bet, ja katrs cilvēks, ja tu paliec pats savā centrā, tad izveidojas tāda sala, uz kuras tu esi, un tevi apkārt tas viss, tā vētra, kas notiek, un tie visi konflikti patiesībā neskar. Tu uz tās savas salas ir kā izbrauc caur tam, nezinu, bangojošiem okeānam, vai tajā atrodies pat, bet tas tevi neskar. Un tas, kas ir interesantākais, tātad, ja cilvēks ar sevi strādā un paceļ apziņu un vibrācijas, tad šādi cilvēki ir vairāk uz šādām salām. Un tad decembrī sāk notikt process, kad šīs salas tiek apvienotas vienā tīklā. Vienotas tīklus, ja vienota platforma. Arī decembrī notiek, protams, visas cilvēces darbs, iekšējais, un decembrī arī var formēties, sākumā tad ir viens cilvēks, tad varbūt veidojas 3 mazāka grupiņa, tad lielākas grupiņas, ja. Tad cilvēku grupas ar tām savām individuālajām salām, uz kurām nosacīti atrodas par savu iekšējo stabilitāti, par savu iekšējo es. Un tad šie cilvēki jau tā kā astrālajā plānā, ja enerģētiski jau ir savienot, un šis enerģētiskais tīkls starp šiem cilvēkiem, jeb jaunās, var teikt, gaismas darbiniekiem ir izveidots, un tas jau ir, viņš jau kalpo kā tāds atbalsts. Tad šobrīd decembris ir tas, kas palaiž jau šo procesu arī fiziski. Kā arī fiziski cilvēki var pārgrupēties un veidot šīs, var teikt, arī interešu grupas, ja? Un, kad cilvēks varbūt sajūtīs, ka viņš nav viens, ka viņam ir daudz līdzīgi domājošie, kad ir arī atbalsts, ka viņš par to visu var runāt. Tika arī minēts piemērs par laivām, ja? Kad mēs visu gadu esam būvējuši savu individuālo laivu, tad novembrī tās individuālās laivas no individuālajām piestātnēm visas brīvi sāka, teiksim, peldēt pa ezeru upi vai vienalga, kur vēl pa ūdeni. Tad savukārt decembrī viņas jau sāk visas vienoties, teiksim, tā vienotā tīklā.
Un šis, teiksim, vienojošā platforma, kuru viņas veidoja, vienojošais, var arī nosaukt to par tiltu, tā arī ir, teiksim, tilts ir pāreja no vecās pasaules uz jauno. Un tas sāk formēties. Tātad uz to jauno, kā mēs esam pieraduši daudz par lasīt, uz to jauno zemi, uz tām jaunajām enerģijām, jeb uz pasauli, kur ir cilvēki apzināti, un tie apzināti tiecas veidot vienotu radītāju telpu, jeb apzinās, ka viņi ir radītāji un ka viņi paši rada to telpu, kurā dzīvo to vidi, jeb, atveiktu šo jauno zemi. Tā, tad daži punkti par decembri. Šeit, es jau minēju, bet tātad decembrī var būt negaidīti pagriezieni un notikumi. Negaidīti, pareizāk teikt, būtu pēkšņi. Tad, te var pieminēt tā, ka dažādās grupās, mums šķiet, ka jau novembrī es minēju, ka būs dažādās grupās cilvēku noslāņošanās, kad dalīsies, kad, vienalga, vai tā būtu partija, vai tā būtu dombiedru grupa, vai tā būtu, kolēģu, darba vietas, darbinieki, ja tie būtu viens mājas iedzīvotāji un kaimiņi, vai kaut kāda dombiedra grupa, kur būs tie cilvēki, kas vairs neatbalstīs vardarbību un dalīsies nost. Savukārt tie, kas vēl paliks vecajās enerģijās ar atbalstu vardarbībai, sāks šo cīņu savā stepā, vēršot šo vardarbību viens pret otru. Līdz ar to, teiksim tā, atdalīsies tie, kas vairs, kuriem nav atbalsts agresijai, un savukārt tie, kas paliks vēl ar vēlmi agresēt, tie vērsīsies viens pret otru. Ar laiku droši vien viens otru iznīcinot, vai arī saprotot, ka tā ir bezjēdzīga rīcība un pārceļoties uz to grupu, kas, teiksim, vairs vardarbību neatbalsta. Tāpēc arī varbūt uzsver, ka var nokļūt jaunā cilvēku lokā. Pēkšņi, nezinu, kaut kur aiziet uz izstādi vai uz kinoteātru vai uz teātru, ar blakus sēdētāju sāk veidoties kontakts un izveidojas pilnīgi cits paziņu loks. Un tas jaunais paziņu loks varētu būt tāds, kur jūs vairāk pieņems un vairāk sapratīs. Tāda decembrī ir iezīme, ka var būt dažādi pēkšņi priekšlikumi. Un decembrī, pat cik ir nobeiguma mēnesis un pat cik ir 9. Gads un viss tiecas uz nobeigumu, tad tos priekšlikumus vienkārši fiksējiet, jo, lai kādi viņi būtu, cik brīnišķīgi, labi un forši, piefiksējiet tādā ziņā, ka jūs to apzināties, ar domu, ka jūs ļausiet tiem realizēties vēlāk. Vienalga, vai tas būtu janvārs, vai tas būtu nākamais gads, bet vienkārši fiksējiet. Piefiksējiet šos priekšlikumus, negaidītos. Un decembrī parādās arī, teiksim tā, jaunu notikumu iedīgļi. Iedīgļi jaunajiem. Jā, viņi vēl nerealizējas, bet viņi
tā kā parādās, un viņi ļoti krasi atšķiras no vecās pasaules. Un parasti cilvēks uz tādiem rēģē. Tas ir pārāk labi, lai būtu realitāte, ja? Ka tas ir tik ļoti labi, ja? Bet piefiksējiet to, jo vēlāk tas tik ļoti labi realizēsies. Un pavisam tāds piezīmēts ieteikums jaunajā gadā vēlēt nevis formāli kaut ko, bet vēlēt tādas konkrētas lietas, konkrētus plānus, jo šobrīd tādas enerģijas un ka izteiktais un domātais taps realizēts ar daudz lielāku jaudu, līdz ar to novēlētais atslēgas vārdi novēlētajā piepildīsies, tiks, pareizāk sakot, realizēsies. Līdz ar to domājiet, ko novēliet sev, domājiet, ko novēliet citiem. Nevis vienkārši tāpat var būt, bet varbūt pat ļoti konkrēti piezīmētu lietu un tā piepildīsiet. Jā, tad jaunā gada apsveikumi, teiksim tā, jā. Apsveikumi, novēlējumi. Tā. No nākamā aspekta vēl tiek uzsvērts, kā jau diezgan daudzās vietās tiek uzsvērts, kad piemin bijušos 3 mēnešus - septembris, oktobris, novembris, un ka decembris lielā mērā ir atkarīgs, cik cilvēks šajos 3 mēnešos strādāja, izstrādāja un attīrīja. Ja viņš ir pietiekoši daudz attīrījis, tad decembris var būt vairāk dinamiskāks ar realizāciju un izēju uz nākamo līmeni. Savukārt, ja ne, tad turpināsies tas darbs, kas nav izdarīts tajos mēnešos. Tie, kas ir izstrādājuši, tiem decembris būs vieglāks, efektīvāks, harmoniskāks. Savukārt, ja jūs jūtat, ka lietas neiet tā īpaši labi, ja, vai jūs konstatējat, ka var būt, ka tajos iepriekšos 3 mēnešos nav kaut kas līdz galam izdarīts, tad decembrī, ja kaut kas notiek ne tā, vislabākā praksa, kā to pieņemt, ir pateicība. Kā saka, lai cik lielas šaizes vai mēris, lai nenotiktu, pieņemt to ir pateicība. Pateicība. Un praktizēt, vēlreiz praktizēt šo te pateicību, jo esot šajā pateicības stāvoklī, tad var transformēt visu to, kas nav izstrādās tajos iepriekšējos mēnešos. Ja. Nevajag par to cepties, ka neiet vai kaut ko tur dusmoties par to vai kā savādāk, bet maksimāli būt pateicīgam par tām nepatikšanām, ja, kas notiek, jo tas pateicības stāvoklis tās nepatikšanas iztransformēs, ja, un to enerģiju iztransformēs un transformēs. Un savukārt, ja tie 3 mēneši labi strādāti, var sajust kaut potenciāls, var sajust, kad iziet uz nākamo līmeni. Ja, un var būt sajūta, kad ieliekas tāds pamatīgs pamats, fundaments jaunam pasaules redzējumam vai jaunam pasaules uzskatam vai uzskatiem vai jaunām kaut kāda veida attiecībām vai jauniem projektiem vai jaunam biznesam, tad decembrī, ja jūs to jūtat, tad vienkārši ļaujiet šim procesam notikt un tam fundamentam tādam veidoties priekš kaut kā jauna, kas, protams, nākamajā etapā, nākamajā ciklā, nākamajā gadā realizēsies. Tātad
reāli divas lietas. Tā ir decembrī vajadzīgs praktizēt pateicību, jebkurā gadījumā, un vērot apzināti, ko tad mēs decembrī dabūnam. Ja, pēc tā mēs varam secināt, kā tad mums ir gājis. Tātad vērot, ko dabū, un jebkurā gadījumā, lai ko arī dabū labu vai sliktu, būt pateicībā par to. Tie būtu divi galvenie momenti no šī te aspekta. Tā. Tad un vēl mums uzsvers uz decembra, varbūt pirmo pusi, pirmo dekādi. Arvien vairāk cilvēkiem atveras sapratne, ka katram cilvēkam ir tiesības uz savu patiesību. Un kad cilvēka viedokļi, uzskati, domas veidojas uz savas personīgās taisnības bāzes. Jā, es teikšu tā tiesības uz personisko taisnību. Un var gadīties, ka varēsiet saprast, ka šī, teiksim, pamata bāze vai jūsu taisnība var traucēt jums harmoniski dzīvot. Jo savukārt runājot ar citu cilvēku, viņam būs cita taisnība un viņa viedokļi būs savādāki. Līdz ar to viens no uzsvariem ir decembrī praktizēt pieņemšanu. Ir pieņemt kā citi drīkst izteikt atšķirīgu viedokli. Viņiem ir tiesības izteikt atšķirīgu viedokli, jeb pieņemt atšķirības, jeb pieņemt atšķirīgo. Tā, atšķirības pieņemšana. Pieņemšana, atšķirības. Atšķirības pieņemšana. Tas ir svarīgs moments decembrī, jo šīs atšķirības pieņemšana, ka es pieņemu, jā, viņš var izteikt to pilnīgi savādāk, jā, viņš var uzskatīt pilnīgi savādāk, jā, viņi var domāt pilnīgi citādāk. Tajā brīdī, kad tiek pieņemta šī atšķirība, ceļas vibrācijas visai cilvēcei un dīvainā kārtā, bet tas vieno jūs ar tiem cilvēkiem, kuriem ir atšķirīgi viedokļi uzskati vai kā savādāk. Tikai tas fakts vien, kad jums tajā brīdī ir pieņemšana pret šo atšķirīgo viedokli, pret šo citādo uzskatu, tas, ka viņš ir pilnīgi savādāks. Pieņem to, ka kāds cits var domāt citādāk, kas ir labs un kas ir slikts. Jūs domājat, ka šitas ir labs un šitas ir slikts, un šitas ir labs un šitas ir slikts, bet cits domā pilnīgi savādāk. Viņam varbūt tas, kas jums ir labs, liekas slikts, un tas, kas jums liekas slikts, viņam liekas labs. Ja? Bet tad vienkārši tajā brīdī pieņem to, ka tas tā drīkst būt. Un tiklīdz notiek pieņemšana. Tā uzreiz ceļas vibrācijas un patiesībā notiek apvienošanās ar atšķirīgo. Tā. Un vēl dažas nianses par decembri. Vēlreiz tiek uzsvērts, ka
2006. gads kopā veido 9. Un tas ir nobeigums 9 gadu ciklu. Un tātad pabeigt lietas un nobeigt lietas, ja. Pabeigt, izbeigt, nobeigumu. Izskatīt jebkuras nepabeigtas lietas un viņas pabeigt. Tas ir šajā brīdī tāds, cik tas ir 9. pabeigšanas gads, tad var paveikt lietas tā pilnīgi, pamatīgi un līdz galu. Un varbūt tāda nianse, ka jums šķiet, kad kaut kas tāds, kas saistīts ar izmaiņām, tā kā bišķi bremzējās. Tā kā nevar izlemties vai tā kā bišķi pietur, tā kā, vienalga, vai tās būtu kaut kāds, jauns darbs vai tur jauns attiecības vai kaut kas, kam it kā vajadzētu notikt, bet tas vēl nenotiek. Tad tas tāpēc, kad tas varbūt palaidīsies ļoti ātri 2017. gadā, jo tas ir viens, tas ir nākamā cikla 1. gads, ja? Bet šajā 9. vēl tā kā jānobeidz, jāpabeidz vecais, ja? Tāpēc varbūt tā sajūta, ka tam jaunajam vēl bišķiņi vēl tā kā piebremzē. Un tiek ļoti uzsvērts, ka decembris ir ļoti svarīgs pabeigt un atlaist visu veco un atstāt aiz muguras to, kas ir atstājams un vairs nevākt līdzi. Un otra nianse ir tāda, ka šis 9. gads ir arī tāds kalpošanas gads, jo tas saistīts ar numeroloģisko aprakstu 9. Un ka jūs varat, kalpot vairāk cilvēcei vai izpalīdzēt kādiem cilvēkiem vai vienkārši pakalpot ar kaut ko un tādā veidā pabeidzot karmiskos parādus vai pabeidzot kaut kādas attiecības vai kaut kādas tādas lietas, ja, uzsvarot kā vienkārši nesautīgu kalpošanu. Jo tieši nesautīga kalpošana ir viens no efektīgākajiem veidiem, kā karmiskos parādus nokārtot, ja, jo mums reiz nav iespēja patiešo, ja mēs esam kādam iepriekšējā dzīvē palikuši parādā vienalga vai naudu vai ko citu, ja, tad šajā gadījumā šo nesautīgo pakalpošanu vai kalpošanu kādam šajā dzīvē citiem, tad mēs varam šos parādus cēst. Un tā kā tas ir 9. nobeiguma mēnesis, tad šīs te enerģijas, līdzcietības, mīlestības, kalpošanas enerģijas, viņas ir ļoti pastiprinātas. Tāpēc tieši tagad decembrī, to darot, var lielu apjomu karmisko parādu atstrādāt. Teiksim tā. Jā, un tātad priekš šī jaunā, pārvākšanās, pārbīdes, pāriešanas, jaunu procesu uzsākšanas, tāda nosacīta apstāšanās vai bremzēšanās jūtama. Atlaist lietas, atlaist pieradumus, atlaist un vienkārši atļaut sev būt. Atlaist visu veco, atlaist pagātni, visu, cik maksimāli iespējams var. Tā, man vēl dažas nianses, bet tās atstāsim beigās. Tagad es gribētu pateikt vienu svarīgu lietu. Es varbūt izdošu cauri ātri. Tātad, kas mums decembrī vispār ir? 20, es apmēlētu atkārtos, bija 29. novembris,
kur atzīmē kā 11, 11, 11, jo te ir 11, 9 plus 2 ir 11, mēnesis novembris ir 11, un šis cipars veidojas no 11. saskaitot kopā ar gadu, kas arī sanāk 11, un tas ir 11. galaktiskais mēnesis, vai kā viņi tur skaidro. Dinamiska triāde vai jauns mēnesis strēlniekā. Tad jauns mēnesis strēlniekā, kas ienesa tādu ļoti plašu, strauju attīstību radošumam. Vēl šo jaunmēnesi citi sauc par krustojumu, kurā cilvēks satiekas pats ar savu likteni. Tāda moments ir 1. decembrī, kad Hirons vai Hairons planēta paliek direkta. Hirons sauc par dziedinātāju, viņš ir dziedinošs. Un tad, brīdī, kad viņš paliek direkts vai iztaisno savu kustību, tad ir brīdis, kad var sākt, beigt laizīt vecās rētas, var beigt pārskatīt viņas atkal un atkal, jo viņas būs sadziedinātas. Brīdī, kad viņš paliek direkts, var būt posms, kad ļoti pastiprinās šos te bijušo rētu sāpes, bet viņas pastiprinās tāpēc, pirms galējās atbrīvošanas. Vēlreiz tās pašas sāsinās un sāsinās ļoti, tās dziļās rētas, sāpes tām dziļajām rētām, bet tas sāsinājums ir vēl, lai, jebko vēl atbrīvota, kas traucē sadzīt, un tad hops sadziedējās līdz galam, Galīgi notiek galīgā šo sāpju atbrīvošana, un šo rētu sadziedēšana. Tāpēc, principā, tas ir tāds svarīgs moments. Tātad 14. decembrī gaidāms pilnvērnes ar visām. Kā jau pilnvērnesī, ies uz urprā, cik es saprotu, viņš dviņos šoreiz būs. Viņi tāda visai dinamiska zīme, zodiaka zīme. Tālāk, es te jau dažās vietās uzsvēru, ka decembra sākumā, pēc māja kalendāra, tātad dinamiski pietiekoši jāstrādā vai jādarbojas. 19. decembrī Merkurs paliek retrogrāds. Tad, dažādus lēmumus varētu būt jau grūtāk pieņemt. Tad mums ir 21. decembrī saulgrieži. Un tad lieta, par ko es gribu runāt, ir 26. decembris. Es uzrakstīšu virsrakstu, ka tā ir atkal savienošanās ar režģi. Varētu arī teikt pieslēgšanās režģim, kas ir ne tikai decembra svarīgākais notikums, bet varētu teikt pārējus no 3. dimensijas uz 5. dimensiju, jeb šī brīža, jeb vispār pārējais svarīgākais brīdis ir moments. Un 29. decembrī, tātad vēl šajā gadā mēs paspējam iesākt jauns mēnesis, jauns mēnesis, laikam mežāžos, un turpat arī Urāns paliek direkts. Urāns direkts. Šī visa bagāža pāries mums uz janvāri.
Jā, tātad šis te 29. novembris 11 portāls tā kā, atvēra jaunus sākumus dažādus. Un viņš atvēra to iespēju tā kā savienoties un būt kopā ar kosmisko apziņu un sagatavoties, tātad visu decembri gatavoties 2007. gadam, kas ir viens no labākajiem, kāds līdz šim ir bijis vispār, ja? Jo tagad, pa decembru, protams, arī turpmāk, katrs cilvēks varēs un var radīt savu paradīzi uz zemes. Tad kā jūs strādāsiet un kā jūs radīsiet savu dzīvi, ja? Jo, protams, jāuzņems atbildību par savu dzīvi. Un tad arī jūs varēsiet radīt pats savu. Tā, kas man te vēl šita tātad ir 12. decembris, kas ir 12 portāls, jā. Portāls, atzīmēts. Tā. Un tas, ko es gribēju pateikt, tātad ir 26. decembris. Virs ir saslēgšanās, jeb atkal apvienošanās ar režģi. Tā vai dos virsraksts, kad mūsu nākotnes, tad acis, mūsu pašu acis, no mūsu pašu nākotnes skatās uz mums atpakaļ un lūdz, lai mēs ieraudzītu pāri laikam lietas. Ļoti sarežģīti, bet tā. Vēlreiz. Kā mēs paši skatāmies no nākotnes uz sevi tagad un lūdzam, lai mēs skatītos plašāk un ieraudzītu tur to nākotni, tur šīs te pagātnes. Tā. No šī aspekta tātad decembris ir 0 punkta zonas kulminācija. 0 punkts. Ir 0 punkta kulminācija, teiksim tā. Kas ir, pēc tā enerģijas virpuja, kas bija iepriekšējos 3 mēnešus, tātad atkal septembris, oktobris, novembris mūsu mīļie. Var teikt, ka tātad notiek atkal savienošanās ar, kur bija virsraksts, atkal savienošanās ar režģi, ar avotu. Tātad tā visplašākajā nozīmē var teikt atkal savienošanās ar Dievu, vai atkal savienošanās ar kosmosu, vai atkal savienošanās ar kosmosu apziņu, vai atkal savienošanās ar savu dvēseli. Kādā līmenī jūs gribat to apskatīt. Bet atkal tātad var pieštepselēties tam, no kā mēs bijām atštepselēti dualitātē. Un tātad aiz 26. decembra ir mazliet dienas, un pēc tam sako datums 1. janvāris, kas ir 1. janvāris 2017, kas ir 1, 1, 1. Tātad 3-kārš sākums vai jaunā sākums. Tas nozīmē, ka apmēram tā 26. decembrī mēs pieštepselējamies paši sev, jeb savam augstākajam mēs, jeb avotam. Un 1. janvārī mēs sākam pa jaunam visu iespējamo, ko vien varam.
šajā laikā vai decembrī mūs purinās un izcīs, ja mēģinās iznīcināt mūsu komforta zonas, lai mēs nepaliktu tajās komforta zonās. Decembra laikā mūs var konfrontēt ar nezināmu realitāti. Jo mēs tā kā nezinām, kā būs pēc tam un tad. Varētu izskatīties, ka mēs atrodamies tā kā uz biedējošas hausa malas. Jo arī astronomiski decembris mums noliks tā kā starp kārmu un starp brīvo gribu, tādā stāvoklī. Un decembrī vajadzētu saglabāt līdzsvaru šajā seismiskajā situācijā. Apmēram tā notiek zemestrīce, bet tā zemestrīce, kā es teicu iepriekšējā, ka tie ir tātad konflikta situācija maksimālajā, šeit tātad zemestrīce starp kārmu un brīvo gribu, bet šī zemes seismiskās vibrācijas mums jāsaglabā tajā līdzsvars. Un varbūt es arī pieminēšu šo satricinājumu rada Urāns. Tā, un tātad es gribēju pieminēt tā 26. decembra, arī vienkārši varbūt jūs ar kaut ko dzirdēsiet. Tātad ir Urāns, planēta dzirdēt, un Eris laikam, es nezinu, bet tas ir pavadonis, un Plutons, un pavadonis Haumea. Arī tajās kombinācijās piedalās Jupiters, un, ja nemaldos, tad laikam arī Saturns, un tad kaut kas līdzīgs bija 1400. gadā, vai kaut kā tā apmēram. Tas ilgu laiku nav bijis, un sevišķi tā kā viņas ir sastājas tagad. Un Urāns 29. decembrī arī vēl paliek direkts. Un Plutons laikam direkts palika, nezinu, kad, Urāns palika 1. decembrī. Lūk, un šīs te planētas ir tās, kas piedalās tajā seismisko vibrāciju, jeb kas rada to satricinājumu, lai varētu iziet 26. decembra punktam cauri. Un šis te satricinājums un šis te 26. decembris cilvēkiem dod iespēju un paplašina un dod iespēju apziņai mums mainīt patreizējo pasaules paradigmu. Tāda radikāla pārmaiņu lēciena veidā no vecā uz jauno. Šajos 3 teikumos, ko es tikko pateicu, ir pārēja no dualitātes uz trialitāti, ko es esmu teikusi, no 3 dimensijām uz 5 dimensijām, pārēja no vecā uz jauno. Tātad, principā varētu teikt, ka 26. decembrī pieštepselējamies, mums ir iespēja pārīt. Nosacīti, protams, 26. septembrī, tātad tu šķērsos slieksni un vairs neesi tas, kas bija iepriekš. Un tas ir tas, kas saskanēja ar to, kas bija teikts gada sākumā, kad jaunajā gadā mēs iesim pilnīgi savādāki. Un tātad
Tātad 26. decembrī mēs šķērsojam to slieksni, pēc kuru otrā pusē mēs esam pilnīgi citi un vairs neesam tie, kas bijām tajā pusē. Mēs esam nonākuši nākamās spirāles lokā. Un tajā jaunajā zemē, jaunajā dzīvē, jeb jaunajā paradigmā, jeb nākamajā spirāles lokā, jau, teiksim tā, jaunajā telpā, tur jau manifestēsies ikdienas dzīvē daudz lietas ar ļoti lielu skaidrību. Mazliet izskatoties tālāk laika posmā no 2016. gada līdz 2023. gadam būs izaicinājumi, kā mēs reaģējam uz jauno realitāti un jaunajiem apstākļiem, kurā mēs esam nonākuši un kas ir ārpus mūsu kontrolas. Mēs tur būsim nonākuši, mēs būsim izgājuši 26. decembri, un tad mums būs tie izaicinājumi, kā tad mēs uz to jauno reaģējam, ko mēs esam uztaisījuši un kurā mēs atdzīvojam. Tātad šajā laika posmā cilvēks sasniedz daudz plašāku vienotās apziņas līmeni. Un tas notiek brīdī, kad Plutons ieiet ūdensvīrā. Un arī par Plutonu ūdensvīrā, ja es minēju vienā reizē, protams, janvārī, runājot par janvāru 2007. gadu, es teikšu to vēlreiz, jā, tas man šķiet, ja nemaldos, bija 2020. gada decembris. Kad tieši un precīzi Plutons ieiet ūdensvīrā, acīm redzot, pirms un pēc ir domāts šis posms. Tātad 26. decembris ir tas, kas savieno ar režģi, vai arī tālaini, var teikt, ieslēdz gaismu. Tas ir tāds, ja mēs piešķipsulējamies, jā, un mēs ieslēdzamies kā spūdzīte. Mēs sākam spīdēt. Un tā mūsu spīdēšana ir tā mūsu atmošanās. To es uzrakstīšu varbūt, jā, tas ir liels epohāls notikums. Liels epohāls notikums. Un tātad šī iziešana cauri 26. decembrim vai pieštapšalēšanās, tā ir, lai veicinātu un rosinātu, mums ir bijušas visādas revolūcijas, radošo revolūciju un brīvību ar mērķi, jā, kas nevis ir bezmērķīga. Tātad, teiksim, šis jaunais spēks, ja revolucionārais spēks ir šis Urāns un Plutons kopā, jā. Tas to dod. Šajā, teiksim, 26. decembrī palaižās jauns sākums pilnīgi visām lietām. Jauns sākums, es varbūt rakstīšu visam. Tātad 26. decembrī, kad režģis ir ieslēgts, kad mēs pieslēdzamies režģim, lai mēs pieslēgtos tam avotam. Droši vien tātad ap šo datumu vai kā kuram laikā, bet var pieredzēt tādas sajūtas kā neticamu brīvību. It kā, kad būsi izkritis vai izgājis cauri spogulim. Un savukārt šeit es gribētu vērst uzmanību uz to, kad varbūt jūs atceraties, ka tad, kad es runāju par pārēju, stāstīju no dualitātes uz trialitāti,
tad lai no bija dualitāte, tad bija pāreja un trialitāte. Un šeit bija kādu kurā jēdzienos to sauc, tādas saucamās spoguļu membrānas, jeb citur vienkārši tos sauc par spoguļiem. Ja? Un es stāstīju par to, ka tad, kad cilvēki iet to pāreju un pieiet pie šī te spoguļa, tad viņš ir kā tāds milzīgs palielinājums, nevis palielinājumais stikls, bet palielinājums spogulis, kuram tu pieeji klāt, ja tev vēl ir palicis kāds mazs smelnumiņš, tur mazliet kāda bailīte, kaut kur aizķērsies, vai kāds aizvainojumiņš, vai kāda maziņa dusmiņa, tur vēl kaut kur ir. Tad pieejot tur klāt, tas spogulis tieši to melnumiņu pataisa tik lielu, ka tev šķiet ārprāts, tas viss melna, ārprāt, šausmas, viss melns, viss ārprāts, ko nu tagad darīt. Acīm redzot, arī tas saistās ar to Hīronu, kad viņš pastiprina tās sāpes vēl pirms varētu pilnīgas sadzīšanas. Ja? Tātad, ja vēl kaut kur sāpīte, tur bišķiņ, tur vēl kaut kāds kabardziņ, vai kas tur sāpja, pieejot tam spogulim, ārprāts, man taču sāpes vēl tāda bagāžāka, es to iztīrīšu. Bet izrādās, ka tas ir tikai tāpēc, lai to mazo kriksīti, pirmkārt, mēs ieraudzītu, mēs saprastu, ka uz to jāstrādā, un tik ļoti ieraugot, ka tas ir tik liels, mēs tik ļoti uz to nokoncentrējamies, un tad hops arī to pēdējo līdz galam izstrādājam. Ja? Līdz ar to tātad pieredzēt neticamu brīvību, kad būs izkritis caur spogulim vai izgājis, acīm redzot šobrīd parādās. Var teikt, ka 28. decembrī šo pārēju var veikt. Un ja ir vienalga kaut vai sapnī, kaut vai miegā, vai kaut kādā veidā brīdī vai sekundēs, ir pēkšņi sajūta, ka ir tik neticama brīvība, ka lidot gribās. Ja? Tad vienkārši piefiksējiet to un izdzīvojiet. Ja? Jo tā ir tas brīdis, ja, kad mēs mācāmies un jau vai vismaz vienreiz vai kādā savādāk esam nonākuši realitātē vai piecdimensiju apziņā, kad mēs pieredzam to, kā tas ir. Un līdz ar to man vēlreiz gribas tomēr uzsvērt, ja, tātad 26. decembris 2006. Un tad, tā kā viss sākas pa jaunam, ja, tad vajadzētu pievērst uzmanību tad jauniem veidiem savai izpausmei. Jauni veidi savai izpausmei. Tas nozīmē veids, tas nenozīmē, ka tā izpausme būs cita. Piemēram, ja es esmu glaznotājs, tad es arī palikšu glaznotājs, bet līdz šim es glaznoju un manī iekšā bija bailes. Un es glaznoju uz dažādu baiļu pamata vai ar bailēm zemapziņā. Tad izejot šeit cauri un pieredzot šo te brīvību, jo es esmu iztīrījis savu zemapziņu, tā ir pilnīgi cita veida glaznošana. Tā ir pilnīgi cita veida sajūta. Tas būs cits veids un tas būs pa jaunu. Un tas būs savādāk. Tad sanāk noteikti, ka pēc 28. decembriem vajadzētu radīt, apzināti radīt jauno. Jo, kā jau tik teikts, kad ir iespēja cilvēkam pašam tagad radīt savu paradīzi uz zemes, tad radīt, tad izmanto. Neviens cits jau neradīs to tavā vietā, neviens cits paradīzi priekš tevis neradīs. To tu radīs tikai vienīgi pats priekš sevis.
vajag iet uz priekšu, nevis skatīties, kā deg vecā realitāte. Ej uz priekšu. Nav jāskatās, kā deg vecā realitāte. Un līdz tam 20. gada ūdensvīram tātad vēl būs palikuši 17, 18, 19, 24 gadi. Tad varētu būt, ka tos 4 gadus vēl tā vecā realitāte degs. Bet ne par to mums vajag domāt un ne uz to mums vajag skatīties. Bet izmantot šos 4 gadus līdz tā ūdensvīra laikmeta sākumam, izmantot tos jau par šiem 4 gadiem, uzradot to savu paradīzi virs zemes, ejot uz priekšu, radot šo jauno visus šos 4 gadus. Kas ir ļoti būtiski, mācies ģenerēt pats savu spēka avotu, ģenerēt pats savu spēka avotu. Ej uz priekšu, tā, lai kļūtu redzams, ej uz priekšu tā, lai tu būtu aktīvists. Tātad radīt savu enerģijas jau spēka avotu vēlreiz ģenerēt, tātad radīt savu spēka enerģijas avotu. Apgūstot šo, tā ir visnozīmīgākā pāreja no 3 dimensijām uz 5 dimensijām laika posmā no 2017. gada līdz 2023. gadam. Tātad 3 plus 3 mums 6 gadi dot iemācīties ģenerēt un radīt pašam savu spēku avotu un enerģijas avotu, lai pilnībā varētu pāriet no 3D uz 5D. Tā vietā, lai paļautos uz veco pieredzi, uz vecajiem imprintiem, uz vecajiem nospiedumiem, sākt sevi pieredzēt kā skaidru, pašģenerējošu enerģijas lauku. Tātad tas būs šeit klāt, jā. Pieredzēt sevi kā mēs teikšu skaidru pašģenerējošu enerģijas lauku. Pašģenerējošu enerģijas lauku. Varbūt kompjūtera terminos varētu teikt, ka prioritāte ir darbs pie savas operētāja sistēmas, pie savas dzīves struktūrām, lai radītu jaunas iespējas un jaunu taustāmu rezultātu. Viena no atslēgām tam ir praktiskā izpaušanās, tāpēc vajag mosties un praktiski izpausties. Tātad vēlreiz tiek uzsvērts pats sev enerģijas avots. Jākļūst, protams, pašpietiekamam un savienotam. Tātad par pašpietiekamību mēs jau strādājam, savienotam ar režģi 28. decembrī. Un tad mācoties kļūt pašam sev par enerģijas avotu, kurš pats sev dod spēku.
jo vairs nav jābūt atkarīgam individam, ja mēs esam bez atkarībām brīvi individi, tātad spēka avots pašam sev. Jo līdz šim pagaidām tātad mēs vēl strādājam katrs pats pie savas transformācijas. Tie, kas ir pirmie, vienalga, kā viņus dažādās vietās sauc par pionieriem, par caurlaužiem, par pirmajiem, par tiem, kas iet avangardā, tad par gaismas darbiniekiem, gan kas strādā paši ar sevi vienatnē, gan kas var citus, tad šis ir laiks tiem visiem, kas gadiem bijuši tā kā ēnā vai turējušies kaut kādā drošā paslēptuvē aiz bailēm, kad nepiederēs šai vecajai pasaulē, jo uzskati ir citi. Tad tagad tiem vajag kļūt redzamiem kā gaismas stariem pasaulē. Pasaulē, kur mainās. Šai pasaulē, kur mainās, jūs esat vajadzīgi, lai stabilizētu un noankurotu šo ārkārtīgi ekstremālo laiku un pārmaiņas. Ja, tātad šis te lēciens, šis te pārmaiņu lēciens, kas iezīmējas ar 28. decembri, viņš pasaulē, protams, cilvēcei tajā ir ekstremāls laiks un ekstremāls pārmaiņas, tāpēc jebkurā veidā jūsu palīdzība būs vajadzīga. Un šis ir laiks, lai gaismas darbinieki tu beidzot atmestu šaubīšanos un nāktu, teiksim, klajā un rādītu un izgaismotu ceļu citiem. Tiek uzsvērts, ka vairs nav jādod sava dziedināšana vai kāda savādāka izpausme tikai līdzīgi domājošajiem. Nav vairs jāgaida kaut kāds apstiprinājums, un nav vairs jābūt māceklim, bet droši to var dot arī visiem citiem. Vajag būt spēcīgi klātesošam un vajag gribēt piesaistīt uzmanību. Cik es saprotu, vēl tātad daudziem ir bijušas šaubas un vēlme tieši otrādi nepiesaistīt uzmanību, tāpēc, ka varbūt tad notiks kaut kas slikts vai neatzīs vai kā savādāk. Bet, ja šīs bailes no uzmanības ir likvidētas, tad 28. decembri var iziet un to baiļu vairs nav. Un vajag atcerēties to, ka pat nav svarīgi, vai tu jūties noguris, vai tu jūties salauzts, vai bēdīgs, vai vientuļš. Tavai klātbūtnei jau ir jēga. Un tas, ka tu esi vienkārši klāt, vienalga kā tu jūties, tam ir jēga, un tas vien palīdz un dod visiem apkārtējiem ļoti daudz. Gan cilvēcei šajā pārmaiņu laikā, gan zemē. Vairums no šiem te pirmgājējiem, pirmatklājējiem ir piedzimuši ļoti jūtīgi un ļoti empātiski, jūtot cilvēku emociju enerģijas. Ja, jūtot enerģiju no cilvēku emocijām. Un, protams, ka šajā laikā, kamēr esam auguši, šīs cilvēka emocijas ir bijušas ļoti zemes vibrācijas. Un vajadzēja, lai saglabātu sevi, savu veselību, savu veselo saprātu, tad vajadzēja iemācīties izdzīvot, tā lai sevi nesalaustu un nesagrautu. Šo citu cilvēku vai zemo emociju, frekvenču, vibrāciju, enerģiju jūtot, jo mēs to jutām. Un tikai tāpēc, ka mēs to jūtam, tas jau nenozīmē, ka mums tāpēc jāaiziet bojā. Tāpēc vajadzēja dažādi iemācīties izdzīvot šajā laikā. Un šobrīd priekš mums vēlreiz tiek uzsvērts, ka atslēga ir nošanās un praktiskā rīcība. Tātad garīgi atmosties un integrēt un praktizēt to dzīvē.
ieviest dzīvē, darīt dzīvē, teiksim tā, iet ikdienā ar savu garīgumu. Tiek uzsvērts vēlreiz atlaid veco, vecās, it sevišķi atlaid vecās idejas par to, kas tu pats esi. Atlaid, es rakstīšu veco sevi. Tātad atlaid to, ko tu esi iepriekš uzradījis. Atlaid savas vecās lomas, kuras tu esi dzīvē spēlējis un ieņēmis. Atlaid savas vecās karjeras, varbūt tu biji tur, nezinu, priekšnieks vai tās vai vēl kaut kas. Atlaid kaut kādas tur apvienības, kurās tu esi bijis, atlaid titulus savus, atlaid statusus, kādus tu esi savā dzīvē bijis ieņēmis, atlaid šīs taisas birkas un etiķetes, kādas tu esi apkarinājis sev iepriekšē. Un es domāju, ka vismaz man tā šķiet, ka visgrūtāk atlaist to, ko tu esi radījis iepriekš pats, bet arī tam ļauj aiziet. Jo tagad kopīgi ir vajadzība radīt jaunas realitātes, kas būs pieejams daudziem. Tāpēc radam jauno, šā jaunā radītā zeme, jaunā realitāte, jaunie apziņas stāvokļi jau būs pieejami visiem un daudziem. Kā pirmgājējiem radīt takas, kuras pēc tam varēs izmantot un pa kurām varēs iet arī citi, atlaižot vecās ilūzijas. Ja, protams, ka atlaist vecās ilūzijas viens no darbiem arī pārējiem. Strādājot ar sevi un atlaižot piesaistes, pagātne zūd. Pareizāk sakot, viena no lietām atlaist pagātni. Tad, kad zūd šī emocionālā piesaiste pagātnē, tad laiku mēs izjūtam, ja laiks kļūst plūstošs. Šajā visā procesā mēs visi esam kopā. Lai arī, neviens nav izolēts, lai arī varbūt ir kāds brīdis, kad mēs jūtamies vieni, izolēti, bet vajag atcerēties, ka tas tā nav. Jebkurā gadījumā mēs visi esam kopā. Pat arī tad, ja mēs noslēdzamies no pasaules un tur, aizējam kaktiņā sabruktie, pat tad, jebkurā gadījumā gaisma mūs ceļ un sirds joprojām atveras pretī gaismai. Un jebkurā gadījumā mēs augam pretī gaismai. To, ko es vēl gribēju pieminēt, es jau arī no šeit pagājušā lekcijā teicu, ka tā tad ir izvēle. Un to izvēli laiks spiež izdarīt arvien vairāk arī citiem cilvēkiem. Vai tu gribi palikt sistēmā, vai tu gribi būt brīvs. Es domāju, ka mums vēl pārsvarā tā izvēle ir veikta, bet vēl tiek uzsvērts veikt šo izvēli. Un uzsverot arī to, kā praksē vajag ieviest un praktizēt un dot savu guvumu šajā attīstībā, tad vajag dot savas zināšanas tālāk, ja ir kaut kas apgūts, vajag praktizēt tālāk, jo ir beidzies mācekļa laiks, vienalga, cik ir apgūts, vajag dot tālāk. Šajā gadījumā es mazliet vēl pieminēšu, kad ne Latvijas, ja ārzemju cilvēki
arī ir ievērojuši to, ka latvieši parasti strādā, mācās un domā, ka viņi vēl nav gatavi. Bet ir novērots, ka citās valstīs cilvēki, citās zemēs cilvēku kaut ko apkūst, un viņš reiz sāk praktizēt. Viņš ir iemācījies kaut ko darīt labu cilvēkiem, nezinu, kaut vai masāžu, un viņš pēc tam jau uzreiz pēc nedēļas viņu pielieto. Savukārt latvieši tur mācās, un vēl nav gana labi, ja, nu tad kad te beidzot. Te ir pienācis laiks to darīt, ja. Veikt būt, teiksim tā, mūžīgajiem studentiem, mūžīgajiem mācekļiem. Par to droši vien vēl runāšu, bet viens no aspektiem, kad Latvijā ir ļoti spēcīgi cilvēki ar saikni ar elementāļiem, tas ir ar zemi, un ka varbūt latviešiem, ja Latvijas iedzīvotājiem kā Latvijai, vajadzēs vai pasauli vai Eiropu saistīt ar zemi. Tātad tās ir iezemēšanās visas lietas, saistība ar dabu, pļāva, zālītes un viss pārējais, ieskaitot pirti. Bet par to gan jau vēl es runāšu. Tā. Vēl gribēju ātri beigās pateikt, ka ir tāda jūtīga lieta, kad ar to miegu es jau esmu teikusi, ka citreiz neguļās, bet citreiz atkal guļās 3 dienas no vietas. Un tas ir interesanti. Un vēl interesanti praksē, ka tas, kas vakar interesē, tas tik ļoti interesē, ka uz 100% tas pēkšņi šodien vairs neinteresē. Tās arī ir interesanti, kad kaut kādas piesaistes likvidējas. Tā, nu, kāds runā arī tādiem vārdiem, ka kosmosā decembrī ārdās Jupiters, Plutons, Urāns un Saturns, to, ko es jau pieminēju. Nu, ārdās droši vien par tas konfliktējošais fons tomēr, ja. Un aspekti ir spēcīgi un precīzi, kā gadiem nav bijusi vērojama šāda jautrība debesjumā. Nu, to es tā kā visu jau stāstīju. Un, jāsaka, decembrī neņemt lietas patiešo pierē, ja neņemt par tīru monētu, ja, tātad skatīties un centrēties sevi savā klusumā. Kā es iepriekšējā lekcijā teicu, tornado vidū ir miers un klusums, tad lūdzu esiet tur. Lai apkārt ir tas tornado griežas un viņš tie konflikti, lai kā grib jūs tur ieraut, palieciet savā mierā un savā klusumā. Protams, ka kopumā tas viss ir uz labu, bet tās izmaiņas, nu, tie veidi, kā tas notiek, kā te teikt, maigi izsakoties, ir daudzveidīgas. Lai viņas ir daudzveidīgas, bet man ir mans miers un mans klusums iekšējais, kurā es vienmēr varu patvērties. Jā, vēl viens teikums, ka decembris ir tas mēnesis, kurā vajag iziet aiz pierastā un zināmā robežā. Un šis teikums man arī sasaucas ar 26. decembri, kad vajag pāriet un aiziet aiz zināmā pierastā robežas atļauts. Tas, ja ir bailes, tad kaut kā tur neejās, ja? Tur, kur ir bailes no nezināmā, ja? Bailes zaudēt komforta zonu, bailes jo komforta zona ir tas, kur ir pierasts. Un jā, ir jāizdara apzināti izvēle, nu, šai robežai pāriet, iziet cauri un nokļūt tajā nezināmajā. Tā izvēle ir apzināti jāveic, tā ir tā pati palikt sistēmā, šeit dualitātē vai tur realitātē, vai varbūt teikt tā, jā, vai palikt vecajā vai iet uz jaunu. Un mums vienmēr ir brīva izvēle, mums ir brīvība izvēlēties vienmēr, bet mums nav brīvība no tās izvēles sekām. Sekas iestāsies mūsu izvēlē vienmēr. Tāds ir karmas likums, karmas likumu neviens neatcer. Bet mums ir brīva iespēja izvēlēties.
Tā gan ir brīvi. Gribam izvēlamies to, gribam izvēlamies šito. Tad sekas būs tādas, tad sekas būs tādas. Tātad 29. novembrī, kad bija tas jaunais mēnesis, tur arī klāt bija ziemeņu dienvidu mēnesis mēsloja braku un ketu. Un arī tā kombinācija dod izvēlēties, astroloģiskā kombinācija dod izvēli jaunam ceļam. Tātad mēs apzināti varam izvēlēties iet uz šo jauno ceļu. Atstāt veco aiz sevis. Atstāt vēlreiz veco aiz sevis. Atstāt vēlreiz veco aiz sevis. Ir arī teikums, ka decembris, tas 29. novembris ir kā karmiskais čekpunkts. Un tas Jupiters ar Plutonu arī, protams, iezīmē tādu cīņu par varu un cīņu par resursu pārdali. Varbūt to mēs varam skatīties valdības budžeta pieņemšanā. Un tas ir paaugstināta konflikta situācija. Tie konflikti decembrī tā situācija tā būs. Bet mēs savā mierā, klusumā, centrā, kur nav vētras, vai tie konflikti, kur apkārt ar nav tā vieta. Tā, nākamreiz mēs gan tiksimies tikai janvāra vidū, un tad droši vien runāšu par janvāru un par visu 2017. gadu. Bet es saprotu, ka mēs visi tiksimies, esot pilnīgi citi cilvēki. Nezinu, kāda būšu es nezinu, kāda būsiet jūs. Bet kā būsim pilnīgi savādāk pēc 26. decembrī. Un 1. janvārī, kad viens viss ir pa jaunam, iesim pa jaunam, tad, 14. janvāri droši vien būs viss pa jaunam, kaut kā savādāk būs. Tad mans novēlējums jaunajā gadā arī ļoti skaidrs un lakonisks izdarīt savu sirds izvēli atbilstoši savai dvēselē par to sistēmu, vai par to jauno, vai par to veco, kur gribās būt. Un lai tā iekšējā, lai materializējas patiesi gribētā tieši katram konkrētā paradīzu zemes. Paldies! Laimīgi jauno gadu!